Man liekas, šī galīgi forša piekdiena, lai uztaisītu kārtējo sēriju par pārbūvītēm. Ja? Tā es solīju kaut kad, ka katrs sevis to pārbūvēto objektu, karavānu, kempingu vai dzīvojamo māju vai reisonu, blablabla. Nu, mēģināšu iefilmēt kaut ko un pastāstīt, parādīt, nu, ko tad mēs tur esam pārtaisījuši un kā man tas ir licies, jā, kā tas ir jāuztaisa, lai tas būtu tā foršāk ceļošanai, ērtāk un, opšam, jā, nu skaties, ja tev interesē tie visi tie kemperi pārbūves, tad noskaties un noskaties. Šodienas apskatāmais objekts ir Adriadora 613. Nu, gana tāds svaigs, gribētos teikt, kemperīts. Nav vairs tas gluži tas pērnais ar tām cakainiem sēdekļiem un to jocīgu audumu. Nu, tāds jau modernāks mazlietiņ. Priekšas daļā ar viņam šitāds cerētas kapatiņš atvarās vaļā, kur diezgan ērti ir ierūmējusies. Ūdens kannas galā, gāzes balons, priekš leduskapja, priekš apkuras, pagarinātāji, jā, kaut kādas, nezinu, kas tur vēl sagas, dēlīši, ručkas. Nu, sākumā bija visādas citas kaitas, kas arī bija jānovērš, jo tā, kad tas kemperīts ieradās pie maniem klientiem, pie čaļiem, tad nestrādāja šie te krāni. Jo, redz, šim ir mazā sūknīša tā ūdens sistēma, un viņiem katram iekšā ir tas mikroslēdzīts tāds. Nezinu, vai var dzirdēt, bet, nu jā, tā ir tāds mikrosvičiņš. Un tad ar laiku viņš mēdz aizkaļķoties vai kaut kādā citādā veidā izbeigties, un tad nācās uzlikt jaunus smukus krānus, gan šeit, gan arī vannas istabā, lai tas viss tā feini strādātu. Un šis arī tāds pats ar mikroslēdzīti iekšā. Nu jā, nestrādāja pods, poda mata bija mazliet ķibele, jo no nelietošanas bija aizkoksējies, viņam iekšā ir tāds iegremdējumais Stedford sūknīts. Tas bija noķīlājis, izbeidzies un uzspied podziņu un nolaiž ūdeni. Tik vienkārši. Viss tā kā mājās. Un, nu jā, vadiņi arī bija bišķiņ sapūši, jo tomēr kaut kur tie mitrumi tiek apakšā, vai nezinu, vai neizveidinās, vienalga kā to nosauc. Būja jaukt ārā arī šo te tolites bloku, nu ne tikai kaseti izņemt, bet drusciņi vairāk visu izārdīt, jo zem visām šīm redzamajām plasmasām apakšā dziļumā bija pārpūši un sapūši vadi, nu, kas tāpēc arī tolite nestrādāja. Tas arī ir sataisīts un novērts. Lai drošāk ceļošana, tad uzstādīts arī tas miega gāžu un smago gāzu detektors, sauksim viņu tā. Ja gadījumā kaut kādu mēģina kāds nelabvēlis kaut ko iepūst caur logu iekšā, tad šis sāk bļaut. Nu, tas video laikam un eksperimentam nav saglabājies, bet vispār jā, mēģināja attaisīt propāna balonu vaļā un ritīgi jaudīgi sāka bļaut un kliegt tas sensoriņš. Tātad, kas tad galā pēc manas izpratnes nav riktīgi ar šito kemperi, ka viņš ir kaut cik lietojams, tad, ja viņš ir pielikts pie ārējās strāvas, ja tev ir kaut kāds kempings, jā, tu esi piespraudis klāt kabeli, kas tev lādē nodrošina strāvu, ok, viss tikmēr ir labi. Bet, ja tu gribi aizdoties kaut kur jūras krastā vai meža malā vai ezera krastā vai kaut kur kādā vienkārši smukā vietā, nu, tad tev tās strāvas nav. Nu, un arī kamēr tu brauc līdz turienei, ja vien tu esi mājā ielicis kaut kādus tur produktus, tad, kā mēs zinām, braucot gāzes, tad to leduskapi īsti nevajag izmantot. Savukārt, ja tev ir auto ar veco klasisko ligzdu, kur ir tikai 7 pinu rozete, un ja tev nav šāda jaunā rozete, tad, nu jā, tad strāva tai piekabei nekādīgi nepienāk, un tā tev viss tur arī, viss tas prieks izbeidzās, tas vagonīši paliek pa tādu, nu nezinu, dārgu telti ar cietu jumtu. Lietus nelīst virsū, bet tas arī viss nekādus labumus tā ezera krastā tu izmantot nevarēs, jo enerģijas tam visam nav.
Un, protams, kā aizbraucot galā, noparkojoties, nu, atkal ko viņš dod. Nu, pat lampiņu nevar ieslēgt, jo tu atkabini mašīnu vaļā, tad viss nekādas iekšējās strāvas nav. Ģenerators tev līdz nav, attiecīgi smuka telts. Jā. Nu, tad tāpēc bija jāizdara šāds te risinājums. Izdomāju šādu te. Iekāpšu gultā, pagaidām drīkst. Ielikām iekšā 330 ampērstundu Victron Energy litija akumulatoru, nu, ko vada BMS-iņš, atkal smartphones, lai redzētu caur aplikāciju, cik tad tas atlikums ir palicis. Protams, drošībai galaslēdži, drošinātāji tumbleri, vēl viens lādētājs tam gadījumam, ja tu tomēr tā, kad tiec pie tīkla, lai lādētos šīs te akumulators, bet nu, tam tādas lielas vajadzības domāju, ka nebūs, jo šobrīd jau to nodrošina saule. Lai saule varētu kvalitatīvi lādēt, tad arī Victron 30 ampērīgais smart solāriņš uzlikts. Visas zilās mantiņas, es cepums Lemon Electronics Latvija, jo Lemonā visas šīs zilās kastītes, nu, čaļi tur uz vietas pamatā, nu, mēģina turēt lielākā daļa, visi smart kontrolieri un linksi un BMS un lādētāji, multiplus skapji, tos ir tur uz vietas un sadarbojos ar viņiem jau diezgan ilgu laiku un, jā. Tad, jā, nu, jo viss, kas viņam ir no tādas oriģinālās elektrības, ir šis te Šaud 404. Nu, nezinu, sauksim viņu pa bloku, kas ir bloks sadalītājs, jā, kas nodrošina, ko viņš ar sūdu nodrošina, jā, drošinātāja bloks, kas nodrošina strāvu lampiņām un dažādiem patērētājiem. Protams, ka tā ir smuka konsolīte, jā, augšā, nu, diezgan vienkārši saprotams, vai tu esi pie tīkla strāvas, vai tu esi pie akumulatora pieslēdzies. Nu, šeit var redzēt akumulatora uzlādes stāvokli. Ūdens daudzums, netīro ūdeņa daudzums, nu šobrīd tukša bāka. Nu, ieslēgt sūknīti, izslēgt sūknīti ūdenim. Tāds viss diezgan vienkāršs maziņš panelīts. Nu jā, nu tad tagad viņš ir pilnīgi autonoms. Ir mums arī 220 voltu strāva, nu, kas ir vajadzīgs teļukam. Sievietes droši vien novērtēs, jau varēs ielikt arī matofēnu vai kādu induktīvo plītiņu vai kafijas automātu paņemt līdzi. Nu, tagad tas viss arī strādā, pateicoties tam, ka ir 2 kW neliels, jā, bet no 2 kW pilnīgi pietiek, lai palaistu lielāko daļu elektrisko ierīču. Un, jā, nu tas pa lielam arī viss. Uz jumta mums ir 440 vatīgs saules panelis, nu, kas arī ir uzskatāms par pietiekamu un diezgan lielu. Un paskatīsimies, ko tad mums te saulīte ražo. Jā, vai daudz man to agregātu ir. Šobrīd mums ražojās, nu, no saules nāk nedaudz nemaz 20 ampēri, kas ir galīgi labs rezultāts, manuprāt. Jā, šitā mums visi biedri lido pāri. Aira Baltika un visādi citādi lidaparāti. Nu jā, un saulīte ražo strāvu, un tad to, teiksim, ko tu esi iztērējis vakara gaitā, to dienu tev pa dienu saulīti pieražo atpakaļ. Tieši tik vienkārši. Viss ir diezgan noautomatizēts un, jā, man liekas, ka baigi labs gadžets ceļošanai. Ja arī tev tādu gribās, tad zini, ka griezies pie GD Auto un čaļi tev noteikti izīrēs šo te fantastisko karavānu. Novienojies pa laikiem un cik zinu, varbūt lētākā viņa gluži nav, bet noteikti, ja tev jau ir sanācis dzīvē īrēt nomāt kādu šo te karavānu vai kemperi bez nekādiem labumiem, bez nekādām tādām iebūvētām strāvām, fīčām, ekstrām, tad pavisam noteikti šo novērtēsi ļoti. Tas arī viss, lai tev forša diena
izmanto iespēju, jo ir vasara, ceļo, paņem kaut kādu karavānu, kemperīti, nezinu, reisvanu, paņem draudzeni, ģimeni, dodies dabā atpūties. Tiekamies nākamajā pārbūvītē.